Esmu strādājis bankā. Es biju bankā, tur kaut kāds 3 mēnešus, man bija eksperiments to pamēģināt. Un man bija tāda realizācija, tas bija ļoti sen, tas bija kaut kā 9 gadus atpakaļ, man liekas. Un man bija tā realizācija, ka mans atalgojums tajā laikā bija kaut kāds 800 eiro. Man liekas, 800 vai 900 eiro, man liekas, alga. Un tad es biju dzirdējis, ka tur bankas kaut kādam departamentu vadītājiem, tur ir 4000. Tad es biju dzirdējis kaut kam vēl, un tur ir 6000. Un tad man tev jautājums, kādi ir tie atalgojumu lēcieni, varbūt kāda ir tā pieredze, cik gadā ir tie atalgojumi vadītājiem tur tādā privātā sektorā, valstī, kādi ir tie atalgojumu līmeņi? Ko cilvēki var sagaidīt, ja viņi kļūst par tavā pozīcijā? Alga nav noslēpums, viņi ir atrodama arī Latvijas Postu mājaslapā. Tātad mana alga gadā kopumā ir virs 100,000 eiro. Sanāk, virs 100,000? Jā. Virs 150 vai zem 150? Zem 150. Okay. Teiksim, šobrīd es teiktu, ka tāda liela, nozīmīga uzņēmuma vadītāja, tāds atalgojuma standarts ir kaut kur starp 8 līdz 10,000 eiro mēnesī. Tas ir tas, ko rāda tāda atalgojuma pētījuma. Jā.